vienā vietā esi vienu gadu, otrajā gadā ir daudz vieglāk tur spēlēt. Tie ir savi grozi, tu zini visu to visu, kā tas viss notiek. Īpaši, ja treneris paliek. Visu sistēmu, jā, kaut arī to jau profesionālismu, ja? Kā citu, tu skaties citiem spēlēm, tu man tas viss, principā nebija. Es vienkārši jauniešu basketbolists, tas nezinu, es notrenējos, aizējos, nezinu, McDonald's apēdu, vai pats netaisīt ēst, vai tur, es nezinu, visi tur pēc pirmā treniņa iet vannās, lai uz otro treniņu būtu gatavi kājās, es nezinu, es aizēju pastaigāties kaut kur, es nezinu, ko es darīju. Principā tādā ziņā. Tev tur bija, tu jau nosauc vairākus komandas biedrus, bija arī Ķāgo Spliters tavā komandā. Jā. Šobrīd jau treneris Eirolīgā Parīzē. Kādi vispār bija tādi komandas biedri ārpus laukuma, vai tur bija kaut kas līdzīgs, pielīdzināms koledžā pieredzētajiem, ka veidojas tāds kolektīvs, vai tomēr profesionālajā basītī tas tā nav, un tur vairāk tas ir darbs, uz ko atnāk cilvēku un iet prom. Profesionālā basītī tas noteikti ir savādāk. Tas, tur galā visi pelna naudu. Bet bija noteikti komandas kaut komandu vakariņas, ja? Bet tad atkal redz, tur kaut kādi cilvēki aiziet tālāk uz, nezinu, kaut kādu barčiku vai ko tur pasēdēt. Daži neaiziet. Man nebija varianti. Man bija tā, ka Ķāgo Spliters un Flo Pieturs pateica, visi devēja jaunies ar mums. Uz bāri jāiet. Labi, ko man darīt? Okay. Tad mēs aizējam un viss. Bet 5 no rīta mājās. Labākajā gadījumā. Tā bija. Kā bija, tā bija. Es nevaru to atgriezt un tagad kaut ko te liekties. Tā bija un viss. Jā, bet tas savādāk. Tur tomēr cilvēki, principā viņiem visi stipendija, visi vairāk kā kopiena un visi, ir ballīti, tad ejam. Bet tur atkal ir sadalījums tāds, kad ir freshmeni, ir sophomori, ir junior, senior, tie viens un tas pats, jā. Un tā kaut kā sadalījums, bet, Freshmeni nedrīkst doties uz senior ballītām? Nē, freshmeni negrib arī doties. Okay. Freshmeni grib ar freshmeniem. Jā.